Šajā reizē iedziļināsimies Valsts darba inspekcijas lomā, skaidrojot, kā tā darbojas praksē. Mērķis ir pavisam vienkāršs – sniegt skaidru ceļavedi ikvienam, kurš saskaras ar darba tiesību jautājumiem. Jā, šie ir jautājumi, kas diemžēl mēdz būt ļoti aktuāli. Tās ir situācijas, kas rada milzīgu stresu, un tajās ir tik viegli apjukt. Pilnīgi nav skaidrs, kurš īsti var palīdzēt. Pirmā doma gandrīz vienmēr ir: protams, jāzvan darba inspekcijai. Un ziniet, tā ir pilnīgi loģiska reakcija. Bet, kā jau bieži dzīvē gadās, realitāte ir nedaudz sarežģītāka. Un tieši šīs nianses ir tās, kas izšķir visu. Labi, sāksim ar pašu pamatu. Iztēlosimies to visai tipisko situāciju. Ir radies konflikts starp darbinieku un darba devēju par kādu iespējamu pārkāpumu. Tātad, ko saka likums? Oficiāli VDI ir uzraugošā iestāde. Tās galvenais uzdevums ir skatīties, vai uzņēmumi kopumā ievēro spēles noteikumus. Iegaumēsim šo vārdu – kontrolēt. Tas ir atslēgas vārds. Un te nu mēs nonākam pie paša kodola, pie tās lielās atšķirības starp to, ko cilvēki sagaida no darba inspekcijas, un to, ko tā patiesībā var un drīkst izdarīt. Šis ir tas lielākais pārpratums. Bieži vien ir cerība, ka VDI būs kā personīgais jurists, kurš ies un atgūs naudu. Taču realitāte ir tāda, ka VDI loma ir būt par sistēmas uzraugu, nevis par individuālu parādu piedzinēju. Inspekcija vienkārši nevar likt darba devējam samaksāt Jānim Bērziņam konkrētu summu. Un, lai nebūtu nekādu šaubu, lūk, te ir tieši citāts no pašas Valsts darba inspekcijas pārstāves. Tātad secinājums ir nepārprotams. Ja runa ir par konkrētas naudas atgūšanu, tad tas ceļš ved uz tiesu, nevis uz VDI. Labi, varbūt tagad šķiet, ka VDI ir diezgan bezspēcīga, bet nē, tā nebūtu nav. Tā ir savi instrumenti, un tie ir ļoti iedarbīgi. Paskatīsimies, kādi tieši. 90%. Iespaidzīgs skaitlis, vai ne? Bet ko tas īsti nozīmē? Lūk arī atbilde. Izrādās, kad VDI atklāja pārkāpumu un izdod oficiālu juridiski saistošu rīkojumu, 9 no 10 gadījumiem uzņēmumi to arī izpilda. Tātad VDI patiesā vērtība ir spēja radīt šo te oficiālo spiedienu, kas liek darba devējiem sakārtot lietas. Un kā tad šis spiediens tiek radīts? Process ir diezgan skaidrs. Viss sākas ar iesniegumu, kas starp citu var būt arī anonīms. Pēc tam notiek pārbaude, kuras laikā inspektors var ierasties pēkšņi bez brīdinājuma. Ja atrod pārkāpumus, seko rīkojums, un darba devējiem ir pienākums ziņot par to, kā viss ir salabots. Ziniet, ir viena ļoti laba analoģija, kas palīdz to saprast. Iedomājieties VDI kā ceļu policistu. Viņš var uzlikt sodu par ātrumu pārsniegšanu, par noteikumu pārkāpšanu kopumā, bet viņš nevar likt vainīgajam šoferim samaksāt par cietušā auto remontu. Tas jau ir civiltiesisks strīds. Tieši tāpat ir ar VDI. Tātad apkoposim vēlreiz, pavisam skaidri un gaiši. Ko tieši Valsts darba inspekcija nevar izdarīt individuāla darbinieka labā? Tātad galvenie ierobežojumi. VDI nevar piespiest izmaksāt algu, tā nevar atjaunot darbā, tas viss ir tikai un vienīgi tiesas kompetencē. Un vēl viena ļoti būtiska lieta, VDI lēmums nav tās dokuments, ar kuru var doties pie tiesu izpildītāja un sākt piedziņu. Lai to darītu, ir nepieciešams tiesas spriedums. Labi, tagad ir skaidrs, ko VDI var un ko nevar. Bet kāds tad ir gudrākais rīcības plāns darbiniekam, kurš nonācis šādā situācijā? Apskatīsim 3 galvenās pieejas. Var vērsties tikai VDI. Jā, uzņēmumu pārbaudīs un varbūt pat sodīs, bet naudu tas neatgūs. Var vērsties tikai tiesā. Naudu atgūt varēs, bet process var ievilkties mēnešiem ilgi. Bet ir arī trešā, ļoti interesanta opcija. Abus instrumentus apvienot. Un lūk, tā ir optimālā stratēģija – izmantot abus instrumentus vienlaikus. Iesniegums VDI rada tūlītējo spiedienu uz darba devēju un, kas ir ļoti svarīgi, oficiāli fiksē pārkāpumus. Tas vēlāk kļūs par lielisku pierādījumu tiesā. Savukārt prasība tiesā jau ir tas instruments, ar kuru var reāli atgūt savu naudu. Un tagad noslēgumā daži ļoti konkrēti un praktiski soļi. Lietas, kas būtu jāatceras ikvienam. Tātad galvenie punkti.
VDI jāizmanto kā taktisks instruments spiediena radīšanai, paralēli tam jāvēršas tiesā, lai risinātu naudas lietas, un pats galvenais – termiņi. Ja runa ir par atlaišanu, ir tikai 1 mēnesis laika, lai to apstrīdētu tiesā. Ja šo termiņu nokavē, izredzes kaut to panākt ir gandrīz 0. Un vēl ir svarīgi zināt, ka darbiniekiem par prasības ķelšanu tiesā valsts nodeva nav jāmaksā. Redziet, zināt, kā sistēma patiesībā darbojas, tas ir milzīgs spēks. Šī skaidrība dod pārliecību rīkoties nevis emocionāli, bet gudri un efektīvi, un tas ir pats galvenais jebkurā situācijā.